Čau, čau, draugi rakari un sekotāji. Te atkal es, Latvijas rakars Dānijā. Pēc ilgiem laikiem izdomāju kaut kur izskriet. Mans bija slims, 2 nedēļu, tad te pie sāla, tad te visāds labdraņķi. Nu tagad arī līst. Līst tā kā pa jāņem. Bet sieviņa teica, ko viņa teica? Pietiek sēdēt mājās. Pietiek sēdēt mājās, jābliež kaut kur. Tāpēc izmantoju izdevību un bliež uz vienu pludmalu. Sieviņa laiž pa savām darīšanām. Mans papētīja Google Maps. Tāda pludmala Bismarck. Tā ir Baltijas jūras puses. Nu redzēs, 50 pār kilometru līdz turieni jābrauc, lēnā garā aizčunčinās. 3 stundiņas man būs laiks, ja? Bišķiņ vairāk. 3 stundiņas, bišķiņ vairāk, kaut kā tā. Braucam, skatāmies, kā tur izskatās un tu jau varēja droši pacelt, mēs varēja paklausties. Jā. Kā tu pa dāniski runā. Tā, nu kur es paliku? Jā, braucam, rokam līdz tumsiņai. 3 stundiņu bišķiņ vairāk, tas ir, būs ko norakties. Mēs ir klāt. Otra pusē var dzirdēt, ka jūriņš šalts. Te tāda piebrauktu. Te pilns ar vasaras mājām. Un tā mans briezis. Te pat taciņām augšā, gar šādiem kresliņiem. Tur daudz vietas. Nu tā kaut kā. Nav ko čamāties. Laižam sievas tālāk. Cerams, ka nav neko aizmirsis. Melāķēvi ir, kauss ir. Austiņas ir, viss ir. Sākam rakt. Tā te izskatās. Lietišs smidzina, Baltijas jūra, tur ir sēkls, te ir mierīgs, te ir bedri, te būtu jāstaigā pa ūdeni. Bet mēs te pa kāpam gar ūdeni. Un tad pirmais tāds šmurģaks jau ir visādi folija un korķi, bet pirmais, jūs redz, draugi, pirmais atradums īstajā krāsā, tā mēs teiksim. Te tie šmurģaki būs pa pilnu, viss mēs nerādīs. Bet pirmais ir dzeltenais. Ņemam ciet un rokam. Vicos tik kaut kur šitā tā pa kāpam, kur cilvēki varētu sauļoties, te kur sēž, te kur nāk augšā. Nu izvandīs visu to pludmaltē. Uzlīd uz tādu saliņu. Gribēju pāriet pāri, tur ir bišķi pār pa celu. Man ar zābakiem netiek. Te neteikt vasarā ir seklāks. Bet bija augsts stons un, hejā, draugi. Es domāju, ka tā ir haģačka. Tieši tā. Pirmā haģačka. Lietas līst tā kā pa jāņem. Slapš būs. Bet šitās ir lietas drēbes. Gan jau, ka izvilks. 20 dāņu kroņi nāk mājās. Šitas neiet degvielā. Oi, kā kamera aizsvīdos. Šitais neiet degvielā. Šitais iet kabatā, tāpēc, ka siemāna atveri. Tur es atradu tur 20. Te tā kā saliņa. Varbūt, ka vasarā sauļojas. Bet bija augsts stons un kā jau vienmēr augstais stonīts, lielais korķīts. Hejā. Nu tā, draugi, nopuņķojies mans te to virsū. Korķīši, folija, viss, kas var būt. Pavisam savādāk nekā pie Ziemeļjūra. Bet es pienācu te, nācu augšā pie galdiņa, kaut kāds folijas, tur bija korķis. Te bija buņģiņai attaisamais, un tad tāds bālais signāls te pats stūrītī, re? Un es jau paspēru kāju, bet es jau varu iedomāties, kas tas ir. Jūs redz, jā? Ej, tev nāst. Būs pirmais smokums. Boigs zemes stons bija pirmais smokums. Tulīt ātri notīrīs viņu. Bišķi patīrīja. Bet es neko neredzu, draugi. Nezinu, varbūt vēlāk jāpapēt. Varbūt, ka bižotērija, blin. Bet spīd jau labi. Tā kā vakar nomests. Tā kaut kā. Ejam, var darbojas. Labi. Nevilks garumā, kamēr vēl gaišī. Te patam pie kantīt, redz, pacēlu, vēl te jāpastaigā uz riņķi un tam aucam tālāk. Bet gribēju parādīt jums. Es iegādēju šitādu jaunu kastīti. Parasti, ka izraka plāniņos, lik tāda apaļa buņģiņā. Plāniņos lik iekšā. Bet man iepatīkās, redzēju Ingusam pagājušajā racienā, ka mēs te bija pie jūras. Šī te saliek šmurģāk tāda.
kaut kādu smukumu, ko atrod. Te plāniņos. Baigi labi, nejūku viss ciekt, vienmēr iemēk to smukums arī somā. Kādu smuku podziņu, hejā, plāniņais, hejā. Baigi labā kastīti. Iesaka, Rimcimcī. Vienīgā vieta īstenībā arī, kur varēja atrast internetā, izmeklējās visur. Bet Rimcimcī, Niks, paldies tev. 2 es paņēmu. Aprakstiņā būs adrese veikalam, jo viņas internetā nav, viņš jāzvan Nikam privāti jāprasa. Tā kaut kā, labi, rokam tālāk. Smalks tonīts tāds tik, 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 tik. Te pat uz taciņu. Mans tā lēnam virzās. Un kaut kāds smukums. Kaut kāds smukums, draugi. Blīn. Jā. Kaut kas. Redzēji. Kaut kas iekšā viņam ir. Kas tas tāds ir atkal? Zvanīši. Tā kā zvanīši izskatās. Tā kā ķiver. Nezinu. Labi. Smukumiši. Blin, iet pie ūdeni mazgāt, bet to mēs pēc tam nomazgās. Augsts tonīts. Jā, zvanīši. Man kaut kāda ugunsdzēs ir ķiver. Bet man liekas, ka zvanīši. Te kaut kas iekšā vēl ir. Varbūt kāds smukumiši ķēdītei. Labi. Nu, sudraba signāliši augstais tāds pik, pik, pik. Ņemam ciet. Kur bez šitā? Standartnieks. Rots, kur tu gribi. Rots, man liekas, kaut tai Amerikā. Grāvais lēcējs, jo, haidī. Dzīvi, bedri izrāk. Rakās blakus īstenībā. Buļiekā muha. Labi, ņemam ciet, rokam tālāk. Kaut kas interesantāks izlīd. Mans jau ieslēdz gaismiņas ir tāda aklā tumsa. Kapiķi maz man, draugi. 1,20 krona. Pilce visādam kakam. Un tad šitāds. Šitāds. Kas te ir rakstīts? Te ir kaut kas rakstīts, nezinu. Ir, nav. Kāda valoda? Kaut kas nolūdz. Kareklīts, jā? Kaut kāds arābu valoda varbūt. Jā, kaut kas tur ir. Es šitos hieroglifus nezinu. Šitāds smukums, bet spīd tā iekšē. Jā, te patam. Mans te iet tā lēnam. Čuk. Tur bija šmurģaks. Tad liekam kastītē. Panāca te bišķi tālāk no jūras. Tur bija attaisamais buņģiņai. Reiku tur tālāk, tā Janka mašīnas stāv. Tur man sieva būs pakai. Bet kamēr ir laiks, es te pat uz riņķis tā Jankai un bija augsts stons, mans jau domā, ka haģački. Un kā jau pieminēja, draugi, ka nav kapiķi, tā arī ir. Panesās. 50 orīti haģački saucamā. Tas ir 20 kronas un puskrona. 20 ap pus. Tā kaut kā. Pie jūras tur šmurģaks. Jāmeklē tāds vietiņas, kur tie cilvēki tusējušies ir. Tur bija dziļš tas šmurģaks. Te uzreiz augstais. Es tu līdz šitē vēl izdauzīs un iesmeklēs tālāk kaut kāds soliņš, tāds pleķīšs. Kur viņi vārtās, tur arī viss pazūda. Tāpat to auskar bija pasējuši pie paši to galdiņa. Pastaigās, tur ir galdiši. Tur futbolu spēlē, pastaigās pa virs, man kaut kas ir pazudis. Bet es pienācu pie te krēsliņa, un te var redzēt, te jau kāds ir acies. Puiku bedri izracis. Man te pat blakus bija signāls. Hejā, 2 kroniņi. Salasīs vismaz. Šitam nav nodoklis jāmaksā, šitas uzreiz iet kasē. Ja mēs uz astu atbrauc. Labi, dodam virsū. Soliņam no otra puses, pats jau domā, uz haģački. Un šeit tev augsts stons. Kaus roka tā kā lāpst. Un atslēdziņā. Kāds nav ticis vasaras mājā iekšā. Te ir pilsa vasaras mājām. Kāds ir līdz pa logu iekšā. Nu, un šitā viņu var izgāzt. Kād gredzentiņi, kāds mukumiņi. Te kā iesēžas, tā pašķīra, pum! Un ko viņš aiziet, viņš jau nezin, kur viņam pazūd. Un tas tik man priecē. Tas tikai priecē. Un pie reizes arī ir jums ko parādīt. Nerok tikai korķīši. Čik. Es uzliku frekvences 14 no 40. Uzliku 67 diskrimināciju no 99. Apakš nogriez nost. Apskaties, ka pārsvīts pilnīgi dūm nāk pa mutārā, ne? Roku. Puņķaini deguna. Bet man bija augsts stonīts, draugi. Bet tas ir kaut kas. Tas ir kaut kas apaļš.
Nu, nebūs no buņģiņas. Kaut kāds no boju buņģiņa. Nu, tas kāds atslēg. Atslēgam riņķis, nē? Nē, tas būs atslēgam riņķis. Kas tas ir? Nē, draugi. Buļļini. Tas ir riņķīts. Tas ir riņķīts. Tik daudz šmurģaks. Paskatās, kas te. Jūs noteikti labāk redz. Krustīši un enkurs vai 2 enkuri. Mammas un paps. Ej, tu nost. Pēc tam notīrīs apskatīsies. Nu šim ir jābūt sudrabiņam. Nu šim ir jābūt. Smukulīts. Tumšs jau paliek, draugi. Ritīgi. Jāgaid, ka mammas brauks pakaļ, lietas līst. Slapši izlīs. Un šitāds. Es domāju, ka šito beigs nost. Ja kaut ko atradīs, vēl smuku parādīs. Ja ne, tad pietiek filmēties citādā, ka vēl kāra un to kabat. Visi slapši, ne? Visi čotkā kūp. Mārtiņš roka, Latvijas rakar roka tā kā kūp. Uzlikt diskrimināciju vispār augšā tagad uz 83, lai rasītu tikai haģačks. Apskats kādu nāgu mēli nebija maķi. Rokas ans te. Reku zem saknem. Zem saknem. Un boiga augsts stons bija. Un paskatās. Draugi. Tā ir vecā bronziniece. Dubļos. Tā nav ejošā. No lagiem kasījās nevar, netiek ar kaus klāt. Netiek ar kaus klāt. Mammas vēl nebrauc, mēs vēl devu virsū. Bet es uzliku diskrimināciju uz 83. Tas ir zemāk neko vairāk nekāds uz korķīši, tikai augstie toņi. Sudrabiši vai bronza. Un atkal tepat pie ābeli viens. Vecais. Tas nav mūsu laika. Pēc tam paskatīsies 5 ori pirms ejošajiem. Te kaut kāda ābela. Jūs neredz. Tur tas galdiši. Maici gudru palikuši galdiņiem apakšā salikuši flīzes, noflīzējuši. Viss, kas nokrīt, to viņi savāc. Jāstaigā pa dārzi. Labi. Jūra palika tālumā, mans te pasta janki. Gar ābeliem. Tur vēl aizies tādi. Kur tā mammas čamojās? Man jau tā baili paliek vienam pašam. Atkal kapiņš. Kapiņš 5 ori, ja? Jā. Viņš tāds tā kā bronzas kapar tāds. Pirms ejošajam. O tā, mums jau nāk piedu pa tiem nagiem, bet neko darīt, viņi jākauš ārā. Reku, te bija čik. Lāpkas lapši un mīksti. Nu ko, nerādīs vairāk tās kakas, slēgsies klāt pie atradumiem. Es vēl te parakstu vēl bišķiņu. Ciek būs safilmējis pa pilno vienu to pašu. Bet pagaņāsies te, un tad jau sagaidam šoferi. Cerams, ka tas nebūs aizmirsis pa galveno rakaru. Šito nevarēja neparādīt. Nevarēja neparādīt. Kāds ir nolicis man karot arī te uz lauka. Pie jūras uz Stajangi. Nav sudrabeni. Būtu sudrabeni vispār čotkā. Kas tie to zemi darīts, ka šī tik smuku salocījusies? Pilns tajā kakam. Pilns. Es neroku nevienu vairāk, kas ir augstāks pa 85 līdz 80. No 83 līdz 85. Visādi korķi, viss kaut kas. Man jau ir kurš otrais desmitnieks trāpās. Desmitnieki ir tīrākie 85. Īstenībā jāpamēģina būs 20. Jūs bišķi pārtaisīt to programmu tagad. Uzlikt diskrimināciju. Vai. Un tas šitādi. Nu vismaz salasīs. Bez nodokļnieki. 10 kroņi. Tas jau priecē. Blin, vēl ir laiks. Es teiktu, ka neraksīs līgs tulīt. Te jau vajadzēja labs ņemt, nevis kaus. Mammas zvanīja. Pēc 20 minūtes būs pakaļ. Tad es teicu, labi, es vēl te raksīs. Bet reku kaut kas, ne? Bet tas būs korķīts. Tas būs kāds korķīts. Ne? Kas tas ir? Tas ir kāds korķis. Signāls bija 85. Tā, reku būs ārā tulīt. Jā, tas ir korķis. Ne? Kur palika? Kur palika? Jā. Ritīgākais haģaška signāls. Man bija paraks vēl šitos. Nāgi meli, Somi pili. Jūras raciens pārvērtās pa... Nezinu, kas ir par racienu.
Galvenais, ka jums ir interesanti. Man tikai čak. Nebūs mums zelts vairs, sudrabs arī nebūs. Es vairs neceļu tos augšos signālus. Te ir pilns ar viņiem. Meklējam tik 10 un 20. Baili paliek. Liekas, viens skrumas stāv un lūr uz manim. Viņš jau nesaprot, ka es latviski saka, es zinu, ka tu tur stāv trakais. Nāc ir klāt, man ir kauss. Baigi asais. Šitie ritīgi uzasinājušies. Mierīgi apskaties kā roki. Hejā, iedur tā kā. Tā tikai paņem viens šķēpeli. Taks ir klāt. Pietiek rakt. Beigs nosta šito signālu. Bija augsts stūvans. Domāju izraks. 94. Neuzbrauc man virsu. Kā tā nāk iekšā. Stajankā. Un šitie mums, man liekas, ir kolekcijas vērti, kas kolekcionē. Tie, man liekas, ir prezervatīvi. Bet to pēc tam beidzam nost. Krāmējamies. Liekam visu uz galdu un slēdzamies klāt pie atradumiem. Šofers ir klāt. Te arī viss tie smukumi no šodienas. Te jūs redz, viss rokam ir signāli. Kaut kāda podziņa. Ja, tā ir poga bijusi. Korķīši, viss rokam ir. Parastos korķis, šitie jarok, šitie alumīninieki ir vecos laikos, viņi bija alumīnija tāda. Tagad nāk šitie bleķnieki. It kā devusam divu var uzlikt šito, lai neņem šitos. Jo viņam ir krāsainais ar bišķi tādu menlo piegaršu. Bet tad tur iet iestatījumēs jāliek botulkops no 1 līdz 5 var uzlikt. Uzliec 5 un tu viņus neraks. Bet automātiski tu ies visiem šitiem garam. Jo tikko kaut kāds čarkstoņi būs blaks, tā viņš krāsaino slāpē. Viņš uzskat pa korķi. To jūs nedara, draugi, pārbaudīts. Tā, ko mēs izrak? Atslēdziņi. Viens čik, dabūja pa loglīst iekšā. Kapeiks, neejošās. Tās iet kapeiku kastē. Šitāds brīnums. Draugi, tie, kas saprot šito valodu, uzrakst man komentārā, kas tur rakstīts. Viņš ir bijis kaut kāds kareklīts. Tā, tāds. Kapeiks, ejošās. 72,5 kronu. Hejā. Bez nodokļu, pa degvielu nav jāmaksā. Nāk mājās, tas ir kaut kā 9,7 eiri. Labais. Tā, šitais. Kā jau teicu, kondoni, vai pareizāk jāsaka, prezervatīvi, dureks. Redzēju, vēl tagad šitā dureks firma darbojas. Es jau atradu, sākumā šitāds kastīts, atradu, zinu kā konfekšu kastīts, kaut kāds zālēm kastīts. Es jau daudz izmetu ārā. Bet internetā ir redzējis, ka tie, kas rokas sāk viņus kolekcionēt, jo šitie vecos laikos, redz, cik smūka attaisam. Nezinu, cik viņi tur iekšā, bet šitie preiši, plāniņi, tāpēc viņi visi staigā, daudz bērnu ģimenes tagad, neko darīt, ņemam ciet, tas ir pie smukumiem, tas ir kolekcijā. Tā, kur mēs palika šitie. Nu, ko, draugi? Mans tās acis mežģī, kā vai var izmežģīt, bet kā nevar atrast provu, tā nevar. Nu, neko darīt. Domāju, baltais zelts, bet nē, baltais bižuks. Bižutēri kastīte iekšā. Un te mums skatās, draugi. Mazā, kā es teicu, ugunsais ir ķiveri. Nē, reides ar tiem pirkstiem. Nevar paņemt, ko tas paceļas āķīts uz augšu. Viņš tā karējās iekšā. Tas ir zvanišs. Tas ir mazišs zvanišs. Un tas ir bijis kādam smukumiņam klāt. Es domāju, ka tas iet viennozīmīgi sudraba kastītē iekšā. Tā, un tad jau pirmais bļāvens, es jau domāju, ka atslēgam riņķīts, bet nē, paskatās, man noliks līdz tā smukviņus. Jūs paskatās, kas tur virsū. Tā var redzēt šitā te, enkuriši un krustiši, un hejā, gredzentiši, tomēr vienu pacēla. Īstenībā es viņu turpat pacēlu uz to parkēringu, to Stajanka mašīnu laukumu, kur viņi apstājās. Noteikti, ka nokrits bija ielikts kabata vai kaut kur, lai nepazaudē, hejā. Bet es tur nogriez diskrimināciju, jo tur es būtu salāts tādu to kaudz. Es jau tur griez diskrimināciju augšā, lai tikai lasīt ejošās, un tik un tā trāpījās, reku prēž. Nu, un šitam arī es mežģi acis, it kā provas nav, bet kaut kāds kļēmaks ir, kur tie aizmugurē var redzēt, jā, nu fokusies. Tā kamera arī negrib fokusēt, bet kaut kas ir viennozīmīgi sudrabišu. Ņemam ciet. Tā, galvenais neaizmirst šito, draugi. Garet, metāla detektors, redzēju? Šitādi kastīti, es iepriekšējā video redzēju, es iepriekšējā racienā, nevis video,
kopā ar Ingus Raku, es ieraudzīju viņam, man iepatikās. Tāpēc, kad staigā parasta tāda apaļa, kur plāniņos liek, un tikko atrod kaut kādu smukumiņu, piemēram, kaut kādu šitādu zvaniņu un kaut ko tā haps iemet iekšā. Ar tā met kaut kur somiņu un pēc tam jāmeklē. Vēl kur bižotērijām, piemēram, hops, un kā izrauk kādu plāniņo, plāniņo var ielikt tā, kā te iebāst iekšā smuka. Baigi labā, rekomendēju, baigi smuku kastīti. Internetā viņi nevar dabūt, internetā viņi arī nav. Dabūjies sazvanīju Rimcimcī metāla detektoru. Nik, paldies tev, Nik, super, paņēma 2 kastītes, piegādi ir, viss kārtībā, darbojās. Nu ko, neilgs garumam, teiks, ka vienmēr draugu rakam, liekam īkšķis uz augšu, rakstam komentārus, padalāmies, tie, kas nav piesekojuši, piesakojam, un satiekamies jau nākošajā video.